Nu, lūk, tik tālu par mūsu raidījumu īsumā ķersimies pie lietas. Šo svētdienu Krievijā pie mums lielajos austrumu kaimiņos notiks prezidenta vēlēšanas. Ļoti vērā ņemams notikums, kuram parasti jau, kā mēs labi zinām no vēlēšanām, kādai intrigai ir jābūt sacensībai. Krievijā un pasaulē reti, kurš šaubās, ka pie varas atkal nāks Vladimirs Putins. Tas ir viss skaidrs, intrigas it kā nekādas. Gluži tāpat kā ar mūsu referendumu. Jautājums ir tikai tā kā referendumā bija par to, cik tad nobalsos pret Krievu kā otro valstu valodu. Šajā gadījumā ir jautājums par to, cik tad Putins savāks balsis pirmajā kārtā, vai ar to pietiks, lai viņš kļūtu par prezidentu otro reizi. Varas spēlēs kompetentais bijušais Jeļcina birojā šefs Aleksandrs Vološins prognozē šādu iznākumu, ka Putinam būs 59–61% balsu, Joganovam 16–18%, Žirinovskim 8–10%, Prohorovam 6–8% un Mironovam 4–5%. Nu, protams, ka tas viss ir tikai prognožu līmenī. Ja mēs par prognozēm un par procentiem runājam, tad ja Putins dabūs 60%, viņam tas būtu jāsaka, pat ļoti ideāls rezultāts, jo tā kā tas bija 2004. gadā, kad viņš nāca pie varas pirmo reizi, kad bija 71% par viņu, nu, diezin, vai viņš to spēs savākt vienalga, kurā kārtā, vienalga ar kādiem resursiem. Krievija šobrīd arī mazliet ir savādāk. Par to, kad, ja nav intrigas, mums tomēr tā intriga ir, un intriga ir, kas tad notiks sākot no 5. marta, nu, kad prezidents tiks ievēlēts. Kāda būs šī jaunā Putina otrā Krievija? Par to mēs runāsim arī studijā šeit pēc maza brīža. Es aicinu arī jūs uzdot savus jautājumus mūsu raidījumu viesiem ekspertiem. Sākumā man kolēģi Āra Jansona sagatavotais sižets ievadam. Vismaz Krievijas opozicionāris saka, ka 4. marts nav vēlēšanu diena, bet ir Vladimira Putina atkārtota iecelšana amatā. Sauklis Putinai prom nav attieksme personīgi pret Putinu. Tā ir attieksme pret režīmu, kas konsekventi ir grāvis vēlēšanu sistēmu. Tā secina komentētājs Andrejs Pjontkovskis. Ar varu neapmierināto pilsoņu masveida protesta demonstrācijas pēdējos mēnešos ir parlamenta vēlēšanu rezultāts. Kā savukārt saka blogeris un opozīcijas aktīvists Aleksejs Navaļnijs, viltojumi bijuši kā pipari, ar kuriem nobārstie protestu maltīti. Sabiedriski aktīvākie ļaudis šobrīd uzsver un atgādina citiem, ka katra pilsoņa uzdevums 4. martā ir doties uz vēlēšanu iecirkni, lai neļautu nozagt viņa balsi. Par to, ka uzvarētājs būs Vladimirs Putins, šaubu nav, bet vairāk gan satrauc jautājums, kas būs pēc vēlēšanām. Putina komandas priekšvēlēšanu posma retorika ilūzijas laikam gan nerada. Arī sakāpinātā ideja par draudiem no okeāna viņa krasta, nepieciešamību saliedēties ap nācijas līderi un dot pretsparu šiem draudiem. Tā lielā mērā ir Krievijas politiskās elites un tās propagandas pēdējās desmitgades centrālā doma, tāpēc tos, kas varu kritizē, tagad lamā par ASV aģentiem. Kā spriež Maskavas liberāli apskatnieki, Putins nesadzird jauno Jeļcina laikā dzimušo paudzi, nesaprot to, neprot ar to runāt, novērtē par zemu. Viņš no viņa pārstāvja asociē sevi ar citu gadsimtu, ar citu valsti. Un šī laikmetu sadursme, kā arī nākamā prezidenta rakstura un mentalitātes īpatnības, acīm redzami garantē sabiedrības polarizāciju un jaunas protesta izpausmes. Tā ir augsne, lai Putins paļautos uz spēka resoru atbalstu. Tomēr arī tā sauktos silovikus ar kaut ko būtu jālīdzsvaro, un šajā sakarā aktuāls būs jautājums par premjera kandidatūru. Ja jau solījis no Medvedeva, kuram nav gan politiskā resursa, ne naudas, ne militāristu un spēcdienestu atbalsta, nākamais prezidents acīm redzot uzreiz neatteiksies. Taču viņš apzinās, ka pašreizējos apstākļos ir vajadzīgs spēcīgs un stingrs premjers, un par to, protams, domā. Pazīstama ekonomista Nuriela Rubīni un viņa kolēģu scenārijā Putins jau vasarā atcelšot Medvedevu no premjera amata, bet ideāls Krievijas un Putina glābšanas kandidāts būtu bijušais finanšu ministrs Aleksejs Kudriņs. Viņam ir gan laba reputācija, gan reālu sasniegumu bagāža, gan Putina labvēlība, gan neaptraipīts prestižs liberālās opozīcijas acīs. Bet tikpat labi uz Krievijas Balto namu var lūgt Mihailu Prohorovu, ja šajās vēlēšanās viņš gūs pietiekami daudz punktu un pierādīs, ka viņa pusē ir daļa no lielā biznesa. Ekonomists Rubīni pēc vizītes Krievijā jau prognozējis, ka neizbēgamā Putina ievēlēšana Krievijai maksāšot zaudētu 10 gadi, jo viņa reformas, kas, protams, būs, iznāks pārāk gausas, lai ekonomika atgrieztos augsti augšanas tempi. Šogad inflācija Krievijā varot pārsniegt pērnā gada līmeni un pārkāpt 6% robežu, to atzinis pats Putins. Tie, kas pēc pavēles vai no sava prāta iet ielās atbalstīt viņu, arī gaida pārmaiņas. No vismaz nekaunīgās birokrātijas visatļautības un nevaldāmās sistēmu veidojošā
bijušās korupcijas savaldīšanu. Galu galā Kremlis būs spiests ieklausīties vismaz šajās, lai gan nepārāk radikālajās prasībās.